pievienojās Zeļiem sākotnēji ar īstermiņu līgumu, jeb ar līgumu, kurā bija paredzēts. Šajā vakarā Hiltam izdosies to pašu paveikt ar Zeļiem, viņi mājās, bet pagaidām Zeļi ir priekšā un Bonis tagad. Jānis Bērziņš. Pustālais metiens pēc dribla. Bonim ir precīzs. No šorta, kā minēja Šorts, labs spēlētājs aizsardzībā, ko parāda arī aizsardzība. Tiek Bērziņš, Trinītis ir precīzi. Jau viņam gūto punkciņā aizsteidzies garām Frenkijs Fiedlers. Šeit Jānis Bērziņš no... Pas var spēlēt. Agresīvi asi šeit bloķēts metiens Jānis pārā. Redzam Martinsons atrod Čimanski. Un bez variantiem. Jānis strādā aizsardzībā. Ļoti labi nospēlē Makbrājs, bet Jānis Diezgan ātri un bez lielām problēmām. Laba piespēle no Boņa grupas. Labi, Manta Thompson izlēma spēlēt ar muguru pret grozu. Pusaķi mētiens Boņa izpildījumā. Arī jāturpina Šulcs. Te vai kļūdās līdzens vietas Bonis. Pēdējās sekundes uzbrukumā izdodas Bērziņš paliek nepieskatīts un precīzs Jānis. Dribli iespējām. Beigās arī pieļauta kļūda un Jānis Bērziņš pats līdz galam. Vēl 2 punkti Rīgas Zeļi. Pats ar dribli izspēlē ārā Bonim. Pick and pop situācija Bonis paceļ gaisā Vanagu un pēc tam floater. Ļoti grūti viņiem klājās ar metieniem no spēles pirmajā cerā. Nulli otsas, 4 sekundit jääb McBride on tema peal ja üle käe ja see... Ies pat vien, nespēja tikt galā ar Lānemā, tagad Bērziņš no... Piespēlē Tomam, 2 punkti. Netrāpu, tomēr Toms vēl viens metiens Hugo Tomam netrāpu. Seal juba sööduga eksimas, õnnega pooleks jäi pall Sellile. Ja nüüd Fiedler pääseb väga. Tribīnēs. Zigmār Raimo un Frants Lāts. Iekšējie Lai šajā spēlē vēl cīnītos par uzvaru. Nu, katrā gadījumā šobrīd izskatās, ka būs visai grūti. Bet nu neteiksim vēl hop. Šurubum Denis Lukašovs kopīgiem spēkiem. Gan to savāc Kalev Kramon, tagad pārējā Andrijs Miška 2 rujieni. Uzreiz uzbruk grozam no tāliens. Tagad Bonis postā pret Raivo Butīrinu un jau līdzīgi kā pirmajā. Tā ir ļoti līdzīga spēles laika no 15 līdz 25 minūtēm. Jānis Bērziņš pret sēriju par 3. vietu Bauska pret Kandavu Turīgu. Un šodien arī 2 spēles Aizlums LV. Spēlētājs sāk uzbrukt biežāk, dažādot. Melikjans un Šorts. Veido rezultātu Latvijas universitātei. Nepieciešams noteikti. Spēlē Pekeram, Pekers pēc pagriezienu, vairākas māņkustības, nav precīzs. Bumba Boņa rokās. Bērziņš uz groza apakšai, 2 punkti. Uzbrukumu 2. puslaikā. Jānis Bērziņš šeit. Caurgainā Bonis, 2 punkti. Haotisks metiens. Un te jau 2 pret grozi Rīgas Zeļi. Jānis Bērziņš. Ma arvan, et Hannes suudaks need mingil hetkel kotti panna. Bērziņš kõrge kaarega. Vakardienas cīņā finālsērijas pirmie čās par Valmieru un Ventspili ļoti daudz piezīmju fiksētas. Pavlo Džubam 6 punkti pēc kārtas un +1 Valmierai. Bērziņš ar kontaktu, bumba krīt grozā, 2. Ierunāts ar savu jauniekļu darbībām, nenostrādā viņš līdz galam aizsardzībā pret Kazāku. Tikmēr Jānis Bērziņš atkal pilnīgi netraucēts var izpildīt. Janīts ir tas, kurš ieraida bumbu grozā. Atkārtot iespēju. Bērziņš laužās grozā. Ļoti labi nospēlēs un palīdzēs savai komandai izcīnīt panākumus. Tagad viņš ved bumbu pār laukumā, piespēlē Bonim un Bonis no groza apakšā. Tabas Krūmiņš.
Šabas no distances. Neprecīzs Jānis Bērziņš šeit augstā lēcienā. No Rüütel, pea nüüd vastu. Lukašov nulli otsast ja see oli nüüd, ütleme niimoodi, et kui Selli nüüd veel mõned punktid viskab, siis võib vaikselt öelda, et see asi on tehtud. 3 punktu metienu no viņa ar pārliecību uzreiz tempā. Ļoti bija spēles, kur viņš vienkārši izskatās, ka kautrējās mēs 3 punktu metienu. Gāk laika 10 punktus starp komandām, tad Jānis Bērziņš no tālienes ir arī Bonim. Jauns svaigs spēks arī Ademunu iesaistījies cīņā, bet Bērziņš tagad spēlē 1-1 pret Šundelu. Dabumu un grozā un Tavis Koders, kes on ka Läti koondise abitreener, võttis siis abitreenerina peatreeneri kohustused üle ja Persi. Tavaliselt väga tihti sellist asja ei juhtu. Ja no Padi, kuidas seal ei kuku ikkagi sisse ja no ma saan aru, et Labā pozīcijā zem grozna. Šoreiz gan nav precīzs, ko iespēlē Bērziņam un Bērziņš. Lukašov. Persinšiga mängivad kokku. Persins. Ja Persins nüüd Fīdlers dots līdz grozā apakšai, atmet ārā, Bērziņš, pamanka metīs, tomēr dots līdz grozā apakšai, ar kontaktu gūstu punktu. Tribīnēs arī kāds atbalsta šo Igaunijas komandu. Tas ir apsveicami. Un šeit Jānis. Moletits on ikkagi valusa käega, pole midagi öelda, kui 3 minutit jääb meil siin teise veeranda lõpuni ja Sarežģīts metiens jāizdara valmieriešiem. Pirmoreiz laukuma arī nāca Ozers. Kas par piespēli. Rīgas Zeļu rindās. Tā kā ļoti labs papildinājums, domājam, Skandavas komandai. Tikmēr šeit Zeļu ar... Tagad viņš aizsardzībā pret Vītolu un Šundels palicis pret Bērziņu. Bērziņš pēc pagrieziena ir. Malakšās bumps, jau steidz uz priekšu. Bons otrajā tempā, uzbruk no tālienes Jānis Bērziņš un 3. Seal Viksne juba küsib Pere vastu. Ja Viksne hästi leiab Persinši ja Vēl viena pārtvērta bumba Zeļiem un tas viss noslēdz ar vēl 2 gultiem punktu profesionāliem basketbolam. Savulaik Bonaventūrā universitātē studējis Bērziņš no tālienes. Šocība Juris Vītols. Ļoti labi atrod Boni. Skaisti 2 spēlētāji sadara. Viņam metienu Jānis Bērziņš no laukuma stūrā arī nav precīzi. Vēlreiz bumba ļoti pateicīgi atles, lai Rīgas. Jānis Bērziņš ar muguru pret grozu labi atrod viņš. Roberts Bērziņš, Roberts no tālienes. Rīgas Zeļiem aktīvā aizsardzība. To arī atļaujas. Vēlreiz Jurim Vītolam brīvs metiens. No šoreiz jau. Maatus oli praegu see Keilale, see oli 4. See oli väga valus. Fiedler ja Persins. Rētis ilgs sezons bijis ārzemēs, īpaši Polijā savu vietiņu izcīnījis. Tomas stāv no groza. Urkis groza apakšu, Bērziņš bloķē un izcīna vēl bumbu piedavām. Pieliek pie šī rādītāja Liepājniekiem, lai pacīnītos par uzvaru, un, protams, jāturpina tikpat labi. +1. Tātad 3 punktu metienu atgūst. Bērziņš pretī! Arī ir precīzi!
jāatzīmē ar 16 punktiem. Tagad viņam jau 13 puslaikā. Bērziņš no distances. aga no ma saan aru, et kui Muhamed tahab sealt tagant peale virutada, siis ta sinna ründelaua palli lihtsalt ei jõua ja Berzins sealt. Fiedler veel välja Sultsile, Berzinš leitakse üles ja Berzinš. Beigās tiek pie vēl vienas iespējas Kazaks, bet Roberts Bērziņš ir tas, kurš viņu aizsūt atpakaļ. Tieši viņš tagad arī pie bumbas. Nespēlē Bonim tur. Un Bons pret Bons atkal Rujenēt pret Rujenēt. Jānis Bērziņš mēģina spiesties tuvāk un izprovocē Andrij Miškus piezīm un 2 punkti. Oled nii-öelda, teed seal teravust ja oled ohtlik. Berzins ja kui Kulišek. Atpakaļ Bērziņam. Jānis Bērziņš pilnīgi brīvs no tālās distances. Izslavēts. Labs metējs ir bijis Ernēs Koks. Jānis Bērziņš pacietīgi, rūpīgi. Tad nu šobrīd ir, tā teikt, papīra problēmas un Vītols uz dēļiem. Te tagad tāds boksa pienākumus, ir spiests veikt šos pienākumus, un arī var tos paveikt, bet skaidrs, ka Zeļi meklē papildinājumu. Jānis Bērziņš pret Ričardu Vānāku. Vītols ar Bērziņu. Bons no tālienes! Nība tikai 18 gadi šim spēlētājiem. Jānis Bērziņš pret Šimanski un vēlreiz Jānis. Izbraukumā, nu? Labs veids. Kā pavadīt piekdienas vakar. Bonis no tālu! Niekiem šajā spēlē. Skatīsimies, vai spēs piedāvāt tikpat lielu intrigu arī šīs dienas cīņa. Vēl viena iespēja viesiem. Lukašovs viņš pret Dairbertā. Jānis Bērziņš no tālās distances. Punkts un arī pirmais precīzais 3 punktu metiens aizsardzībā cits Bērziņš. Roberts Bērziņš teicami nospēlē izcila. Tā tiek meklēts Jānis Bērziņš. Viņam pārsvars pret Tamkivi. Cenšas tik tuvāk. Bērziņš vēlreiz izcila piespēle Kreciņinam un... Bijuši komandas biedri arī Jauns līgā. Kad Jānis Bērziņš 93. gadā dzimis spēlē. Apdomīgi kļūdās. Hugo Toms līdz groza apakšē arī viņš kļūdās vēl. Pēdējā iespēja Zeļiem. Jānis Bērziņš garām gājienā līdz groza apakšai. Statistika vietējā līgā, kad viņš spēlēja savā valstī. Neatkārtošu, bet skaidrs, ka arī Latvijas universitātī. Tāds uz tablo. Visai solīts pārsvars iekrāts jau Rīgas Zeļiem. Šeit Jānis Bērziņš visai savās rindās meklē kādus papildinājumus un var. Bet Jānis Bērziņš grib spēlēt 1-1 pret Bērzi. Pacietīgi, ilgi. Jānis Bērziņš teicami nospēlē punktam. Fiedlers uzreiz pret viņu ir šie 2 spēlētāji virsū. Jānis Bērziņš ar izcilu Tā bija tāda Valmieras pagājušās sezonas lielā nelaime, ka valmierieši. Lukašovs. Vēlreiz šī pati izspēle. Anīgve meklē partnerus. Jānis Bērziņš no pustā. Elataja siia mängu sisse tulla, eks valjuhäälsemad fännid ikka seal. Jānis Bērziņš, labi māņkustība caurgājiens Boņa izpildībā un 2 punkti ar sodu. Spēlē Bērziņam atkal 2 Bērziņu sadarbību. Labi atrod Roberts Bērziņš Boni un Bonis no groza. Labi, šeit samainās Kaleva Krāmo spēlētāji, neiegūst priekšrocības Zeļi. Lukašovs piespēlē Bērziņam un Bērziņš. Esimesi punkte siin 4. veerandal tulnud. Kas nüüd? Berzins ja Rahul. Selli on täitsa lukku keeranud selle ürituse praegu siin. Ja nüüd tuleb küll see time out.
Bāzes tieši pret Bajā šobrīd nonāca, noteikti spēlēs 1-1, izmet ārā Bērziņam. Liekas, ka Šimāns nedaudz patrauc. Labākās īpašības, tad Noris saprasēdūs tā aizsardzībā. Un Džonsona, viņš vēl uz Groza apakšā nekādas aktivitātes nav. Tagad Bērziņš tur ieiet, 4 sekundes, jāuzbruk pašam. Kõige paremini kätte, läheb seal Peitsi vastu, sööt välja, see on kolmene ja see sahiseb. Numurs 55, Denis Kristīņins un numurs 8 iepriekšējās spēles Rīgas Zeļu. Nu, varētu teikt tā. Sakārtots viss, lai spēle turpinātos. Noturdā ļoti tuvu kļūdai nospēlē Jānis Bērziņš, bet... Skaista epizode Iļam Kurucam, Lukašovs. Meklē partnerus. Bērziņš. Pacietīgi Jānis Bērziņš. Sakmīgiem metieniem pirmajos uzbrukumos abas komandas otrajā ceturdaļā. Bērziņš precīzi nogroza. 8 minūtes guvis jau 8 punktus un otrs rezultatīvākais spēlētājs. Un atkal Jānis Bērziņš, 2 punkti. Un spēlē Rīgas Zeļu vienībā. Viņam 9 spēlēs nepilni 6 punktus. 3 atliekošās bumbas. Tikmēr bonus no... Tās bumbas, pārējais uzbrukums Rīgas Zeļiem. Šulcs. Šulcs atpakaļ Bērziņam. Bērziņš no tālienes ir precīzs. Rīgas Zeļiem. Kilogramos tādi jaudīgāki Melikjan. Bet Jānis parāda, ka arī viņš var šādu spēlētāju neutralizēt. Mačoha vastu ja tulevad lõpuks kahekesi peale ja see ise seal blokeerib. Un nogrozā. Bons pret Martinu Dorbeku ir auguma pārsvars Bonim. Lieliski Bons nospēlē postā un... Bērziņš, pustāls metiens. Arī nav precīzi pagaidām tāds, teiktu, daudz sarežģīts metiens izvēlās. Paliek pret Ilveru, vēlreiz kapteinis dos caurgājienā. Jānis Bērziņš, 3 punktu metiens pret. Tajā brīdī spēja pārvizīt bumbu pāri laukuma centra līnijai Bērziņam. Šeit jau cits Bērziņš, jā. Izsit bombiņš paletam, nu jau. Pats Bons otrā galā uzbruk no tālienes un izdod. Fiedlers. Puse aizšķirās par sarežģītu metienē, tomēr beigās ekstra piespēlē Bonim precīzi. 2-3 on siis selle teise veeranda. Būs arī jauna kausa čempioni, jo visās iepriekšējās atjaunotā kausa. 29 punkti on Maletits visanud. Bērzins. Oi, ja no... Jääb, Šabassa on täna täielikult tellised ladunud siin. Bērzins on esile kerkinud siin teise. Brooks pēc zaļiem skriet. Tur jāapcēls no tālienes. Izdodas trāpīt jauniem basketbolistam, bet Bonis 2+1. Kroņi izdarīt tālmetienu Ventspilniekiem, no kuriem 11 atraduši ceļu grozā. Tuvojās 40% precīzi. Teiksim tā, tik piemītoša īpašība šiem Latvijas spēlētājiem. Roberts Bērziņš no stūra. Neizdodas viņam būt precīzam, bet pie Boņa. No savas nedienas ar metienu precizitāti otrajā puslaikā. Interesanti, ka pirmajā puslaikā tikai viens bloķēts metiens spēlē. Tas piederēja Helmutam Petrovičam un vairāk bloķēts.